pietiekami ilgu laiku birojā veltījām viena jautājuma pētījumam par to, vai medicīniskiem nolūkiem konkrētu slimību ārstēšanai varētu izmantot aizliegtu vielu. Un mēs nonācām jau diezgan tālu ar, var teikt, jau hipotētisku konstrukciju, kā pārliecināt tiesu, kurā būtu jāvēršās, bet mēs apstājāmies pie tā, ka neviens no slimniekiem vai neviens no cilvēkiem, kuriem tas varētu palīdzēt, nepiekrita personiski doties uz tiesu, nepiekrita būs tas izmēģinājuma, tas pionieris, kurš nostātos tiesas priekšā un sāktu stāstīt pirmkārt par savām vajadzībām, otrkārt par to, vai gadījumā šobrīd jau netiek lietotas tādas vielas, par kurām varētu dabūt sankcijas. Tad šis projekts tā arī beidzās, jo acīm redzot tomēr gan cilvēku individuālā, gan arī sabiedrības uztvere bija tik negatīvi, ka cilvēki vienkārši atteicās riskēt. Neskatoties uz to, ka arī Latvijā tiesās var būt slēgtas lietas, kurās tā arī sabiedrība neuzzina, kurš tad bija tā persona.